Mārā bija jau glazmas. Ja esi tikai saķēns maz, rod visur briesmas tačotas, bet varas atstās lielais prieks, kad var šīs burkāns ķepās tiek, kad var šīs burkāns ķepās tiek. Burkāni ir veselīgi, ēdiet burkānus no rītiem, pusdienās un
zaķis, manējais. Man zaķis nevienmēr patīk zaķi. Jauki, tagad raugu biļeti. Tu neko nevar darīt. Kāds gads šogad ir? Zaķu gads, zaķus. Nu, ko padarīsim? Katram zaķu gadā jāmeklē sevī zaķis. Zaķis, kas ir bailīgs, sīgs, neuzņēmīgs, šāptais drosmīgi liels, nav vienāds zaķis. Un sāksim ar solījumu. Jums tikai jāatkārto, ja? Es teikšu pirmo rindiņu, jūs atkārtot. Jums jāatkārto teksts par spīti grūtiem laikiem. Mācīsiet? Pameidam. Tā. Skatās? Es ļoti ceru, ka šoreiz izdarīsim. Tā, izņemsim ārā šo te. Izbosies, ka vienmēr izbodās. Tāpēc tu esi šeit. Ko? Tas ir mans draugs Rukstītis. Es esmu Sibēns. Jā, viņš ir Sibēns. Nē, es esmu Rukstītis. Nav Rukstītis baigi. Esat baigi. Vēlreiz. 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 Nu, stāst Rukstīti, kas ir? Nu, redzi, stāsts. Klausies. Un tu, klausies? Ja tā. Tas bija senos laikos. Ļoti senos. Reiz dzīvoja kāds zaķis. Es? Ne jau tu? Nu labi, es ne. Un tā. Un tas zaķis bija ļoti bailīgs. Es neesmu bailīgs. Ne jau pat tevis runā. Un tā. Paldies. Un tam zaķim bija aplis baidīties. Jā. Tā. Kāpēc uz kuriem ej? Atpakaļ! Tā. Aizskārt viņai no laika. Un tā. Tam zaķim bija aplis baidīties. Un ko viņš darīja? Viņš izdomāja, ka viņam ir jāiet prom. Kāds, ne, viss. Jā. Ļoti atkārtojas. Es no sevis sasavīkos. Es esmu, man ir jā. Mums arī tagad neliels starpbrīdis, jo mums arī būs priekšlikums kopā es kopā ar mani līdzi. Galvenais ir muskuļus ietrenēties. Aiziet, muskuļus. Nu jāiesilda muskuļus. Nu, kus. Nu redzi, muskuļus.
Lūdzu. Es reikā, kā sauc? Olīsī, pareizi saku. Aplausu Olīsī, mēs vēlreiz. Pirmā brīdī likās tā, ka it kā pie galva atskatīs augšā pret galvu. Par masu galvē. Vieciem. Tā viņš ir. Višķiņus to pusīt vajag. Redzot pat, jau mēs redzam, kā mēs tas. Jā. Tagad tā mēs tur uzreiz varam. Nu, lūk, vēl, varētu teikt, arī vai 48 stundas ir līdz liktenīdiem brīdim palikušas, kad vēlētāji izdarīs savu izvēli. Nu, un jūs acīm redzot, tomēr esat dzīvojusi līdz visai šai kampaņai no pirmās dienas. Kur bija enerģija visu to izturēt? Jāsaka tā, enerģiju laikam varu atbildēt tā, kad ir, ja esi kopā ar domu biedriem, ja esi kopā ar cilvēkiem, kuriem tu vari uzticēties un kuri domā tāpat kā es, tad ir viss kārtībā. Tad arī tā enerģija nāk klāt. Jā, tā, cik atdot, tik arī gan jau no turienes tev drusku vēl palīdz vēl iedot enerģiju. Bet skatoties, lūk, šīs kampaņas cilvēkus, kas tomēr ir sajūta, kas visvairāk tādu normālo vidējo, varbūt nav tāds vidējais latvietis, tomēr uztrauc, kas viņam visvairāk sāp un kur tomēr jūs esat gatavi palīdzēt un pielikt savu roku? Tā kā es esmu kultūras darbinieks un sevi tādu arī uzskatu, tad es tiekoties gan ar cilvēkiem, gan ar saviem domu biedriem, redzu, kad uztrauc diezgan daudz jautājumu, un tas ir, ja pēc saviem gadiem, tad tas ir pensijas jautājums, kā būs, kad būs un vai būs. Otrs ir, kad skatos uz saviem mazbērniem, tad atkal viņu problēmas ir to, kā viņi varēs tālāk mācoties, vai viņiem pietiks naudiņas, tas ir naudiņas pietiks vecākiem, vai vecākiem saglabāsies darbs. Tātad, lūk, ir šīs lietas, kas viss nāk katram cilvēkam līdzi, un arī līdz ar to es redzu, kad ir daudz tādas problēmas, kuras vajadzīgs risināt. Tas ir viennozīmīgi, tas ir nodokļu problēmas, ja? Tas ir, otrs ir, svarīgi ir, ka darbs, lai būtu, ja? Lai nodrošināts būtu ģimenē, līdz ar to bērniem, pieaugušiem un tālāk pensijas, lai būtu, lai tie vecie cilvēki arī varētu godam sagaidīt savus tālākās un vēlākās dienas. Tas ir tādas praktiskas un materiālas lietas, bet Kristīga Demokrātiskā savienība tomēr ir tas varbūt drusku nemateriālais dvēselei un garam. Kas tur trūkst? Dvēselei un garam, jāsaka, ir daudz šīs mīlestības. Man liekas, ka drusciņi trūkst sapratnes. Tas izriet, viss ir savstarpēji saistīts, jo arī, ja šis materiālais būtu kaut vai daļēji nodrošināts, tad arī sapratnes būtu, sapratnes, līdzjūtības, mīlestības, kā jau es teicu, daudz tam ir liela nozīme. Un, kā jau es pieminēju, ka esmu kultūras cilvēks, man ļoti interesē, pārdzīvo un sāp attieksme arī kādu kultūras darbiniekiem, gan pilsētā, gan arī uz laukiem, jo tie ir fanātiķi, entuziasti, kas cenšas ar savu darbu, ar savām iespējām minimālām arī šiem cilvēkiem kaut kādu veikt kultūras dzīves mazliet renovāciju, ja varētu tā teikt, jo, lai kaut ko tādu labu varētu izdarīt, tur visur vajadzīgs naudu, un tikai ar savu mīlestību pret cilvēkiem viņi tā kaut ko var arī izdarīt un dara. Tas mums labi patīk, mīlestība pret cilvēkiem, bet atgriežoties varbūt pie tādām kā partijas lietām, mēs dzirdam, klausamies programmas, un kaut kur aiz tām programmām varbūt ir cilvēks, varbūt nav cilvēks. Kā jums varbūt ir šīs sajūtas, kas īstenībā ir svarīgāks? Partijas programma vai tas dzīvais cilvēks, kas to programmu realizēs, kas izpildīs savus solījumus vai neizpildīs savus solījumus? Jā. Es tikai varu teikt viennozīmīgi, tad es arī esmu šeit, kad es jūtu aiz šiem vārdiem, kas ir uzrakstīti uz papīra, ka tas mums un šai Kristīga Demokrātiskās savienības partijai ir ļoti, ļoti svarīgs.
kā jūtas cilvēku